vajadzētu saņemt cilvēkam, kurš ir izgājis iesvētas mācību, kurš ir iesvētīts. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka daļa no šī mīlestības prasa to, ka mēs mazģenīti saprotam, kas tas ir par mīlestību. Vai nav tā, ka mēs vienkārši nākam, apēdam un domājam, ka varbūt no tā mums galvas sāpes pāries. Vai varbūt mums finanšu veiksmi uzsmaidīs. Vai varbūt mēs varēsim ieriept tam savam kaimiņam. Un kāpēc kristieši saka, ka nav labi, ja mēs ar šādām aplamām sajūtām piedalāmies šajā mīlestībā? Tāpēc, ka tādā veidā mēs zaimojam, tādā gadījumā pašu Kristus upuri. Ja mēs, piemēram, lietojam svēto vakarēdienu kaut kādiem citiem mērķiem, bet nevis tam, lai mēs vēlreiz no jauna piedzīvotu savu izsalkumu pēc Dieva mīlestības un šīs mīlestības klātbūtni Jēzu, tad tādā gadījumā mēs atkal esam izdarījuši ļoti lielu kļūdu, jo mēs šo mīlestību neesam piedzīvojuši. Tā vakcīna nav spējusi mums palīdzēt. Viņa nav radījusi mūsos imunitāti, bet viņa ir radījusi mūsos pretēju efektu. Mēs esam varbūt savu kristietību tagad izmantojuši vai gribam izmantot, lai kādu pazemot, lai kādu atstātu. Tāpēc mums ir svarīgi to zināt, mums ir svarīgi saprast, par ko ir stāsts, un tad mēs šajā mīlestībā varam piedalīties pilnu apziņu, un tad mēs varam arī saņemt visu to, ko Dievs mums dod. Bet es varētu runāt stundā. Tam visam būs maz nozīmes. Ja jūs paši to neizmēģināsiet, nepārbaudīsiet. Bet vienīgais, ko es gribu jums sacīt, ir, ka nevelti Augustīns teica, tad, kad pie redzamās zīmes pievienojas Dieva vārds, tad top sakraments. Nekad neaizmirstiet. Runa nav par mehānismu, ļoti saņemšanu. Bet runa par to, ka es eju pie šī mīlestību apziņu. Ka es te sastopos ar kādu, kurš vārdu būtiskā nozīmē ir bijis gatavs atdot savu dzīvību, lai es varētu dzīvot. Kā toreiz tas Jērs tika nogalināts, lai nevajadzētu nogalināt cilvēku reliģiskā idiotismu dēļ viņu bērnus, tāpat Jēzus tika nogalināts, lai reiz par visām reizēm izbeigtu sarunas par to, ka Dievam patīk, ka kādu cilvēku iznīcina citus viņu vārdu. Tas mums ir jāpieņem, tas mums ir jāatcerās. Un tāpēc mēs šo mīlestību svinam. Un tas veido līdz ar to dievkalpojumu kulmināciju, tas veido visu kopsavilkumu. Saprast svēto vakarēdienu nozīmē saprast kristietību. Saprast kristietību nozīmē saprast svēto vakarēdienu. Un tāpēc mēs to liekam centrāli. Tas ir mūsu centrālais, augstākais brīdis, kulminācijas brīdis dievkalpojumā. Es vēlējums jums visiem ir to pamazām iepazīties bez vairāk. Bet varbūt jums ir kādi jautājumi, komentāri, iebildumi. Lūdzu. Par to daudz krustiņu nesāšanu kaplā, brīļākiem un cirkoniju. Redziet, ar krustiņu nesāšanu kaklā, jūs saprotat, ir paradoksāli. Jo krustiņš jau bija nāves soda līdzeklis. Varbūt jūs varētu izvēlēties, teiksim, nesāt mazus elektriskos krēsliņus. Briljanti. Labi, es jokojos. Protams, kristieši ir nesuši šīs krusta zīmes savā kaplā. Bet tas ir tāpēc, ka mēs esam sapratuši, ka Dievs ir pārvērtis vislielāko ļaunumu par vislielākās svētības avotu. Jo tas, ko mēs izdarījām ar Jēzu, viņu nododam, un tas, ko izdarīja pasauli, viņu ienīstam, ir absurds ļaunums. Un no vienas puses Kristus krusts mums parāda, cik idiotiski var rīkoties cilvēks. Un nevis tikai idiotiski, bet briesmīgi. Bet no otras puses tas ir tieši krusts, kurā mēs iepazīstam kādu, kurš arī tad, kad viņš ir piesists pie krusta un
un apkārtēji viņu zaimo un saka, nu, ja tu esi Dieva dēls, tad jau kāp zemē, ko tu te? Viņš aizlūdz par tiem, kas viņam krustās. Tā ir ļoti tāda zīmīga, dramatiska epizode. Jāņem vērā, mēs to lasām. Kā viņš saka, Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Tātad, ja es saprotu, ka tie cilvēki jau, viņi tiešām tic, ka viņi dara Dievam tikam, tā? Tur jau tā lielākā problēma. Viņi jau nav neticīgi. Viņiem ir briesmīgi ticīgi. Bet viņi nesaprot, ko viņi dara. Viņi nesaprot, ka tas, kam viņi tic, ir viņa paša projekcija, nevis Dieva īsti. Un tas svarīgais, kādēļ mēs to krustu nesājam mums jau kaklā, ir tas, ka mēs apzināmies, ka mēs esam tie, kas esam aicināti, sakot Jēzus piemēram. Atmaskot melus. Arī tad, ja tas kādreiz mums pašiem kaut ko maksā. Un tāpēc ar tiem briljantiem, es nezinu. Ja tas ir aiz cieņas un mīlestības pret Jēzu un Dievu, droši vien, ka tas ir iespējams. Bet, ja tas kļūst par pārāk skaistu instrumentu, tad es tomēr atgriežos pie versijas par erotisko krēslu. Tad labāk tomēr to. Labi, vēl kaut kas? Jā. Katrā konfesijā ir savādāk, jo es redzējis un zinu, cik tādi baznīcās, kad ir kristīgi, tad ir jābūt kristīgi. Nē. Tas, es nesaku, ka nav jābūt. Es nesaku, ka ir jābūt, un es nesaku, ka nav jābūt. Es saku, ka tā ir jūsu brīva izvēle, un es atkārtošu vēlreiz. Ja šī krusta zīme palīdz mums apzināties to, ko mēs esam aicināti ieraudzīt, saprast un piedzīvot Jēzus krustā, tad tas ir kārtībā. Ja mēs krusta zīmi laukājam kā amuletu pret ļaunām acīm, tad ir bišķiņa problēma. Un vēl jau vairāk, ja mēs to krustiņu valkājam pilnīgi pie viņa nepiedomājam, tad ir vēl lielāka problēma. Jo mēs tādā gadījumā kārtējo reizi, saku vēlreiz, ļoti nopietnu lietu mēs kādreiz bišķiņ tā piepildam ar nevajadzīgu saturu. Es aizdomāju, vienmēr tā attieksme, es nezinu, ar ko es to varētu salīdzināt. Viņš būtu kāds tums, mīšs cilvēks, kurš ir, teiksim, diezgan briesmīgā veidā gājis bojā. No vienas puses relikvija, kas atgādina mums par šo notikumu, ir ļoti svarīga. No otras puses, jūs, protams, viņu nepārspīlēsiet un jūs darīsiet visu iespējamo, lai šī jūsu piemīņa par šo notikumu būtu atbilstoši par šo notikumu. Tā kā es aicinu jūs, ka jūs to krustiņu, protams, varat valkāt. Tā, lai ir jūsu piederības zīme, tas, lai jums ir atgādinājums par to Dieva mīlestību, ko mēs esam Kristu ieraudzīti. Tas, lai jums ir atgādinājums, ka jūs esat krusta nesēji, nevis krustā sitēji. Tas, lai jums ir atgādinājums par to, ko nozīmē būt Kristus mācekļi. Tas, lai jums ir atgādinājums par to, caur kuru prizmu mēs vispār skatāmies uz Dievu kā kristieši. No šāda viedokļa tas ir tikai apsveicami. Un es jūs aicinu to lietot. Bet, ja tas ir vienkārši smukuma pēc, tad ir zinām problēma. Tādā ziņā, vai ne, ka mēs saku vēlreiz, vienu ļoti nopietnu notikumu un vienu ļoti nopietnu lietu mēs tā kā bišķiņi viņu aizēnām. Bet, ja jums ir kāds briljants iestrādāts, neņemiet laukā, ir ok. Tas nav tā. Varbūt vēl kaut kas. Es atpajautāšu. Jā. Vai šai baznīcā ir tā, teiksim, Steļies un Mākslas teiks, viņiem iesvētējās, tas mums agrāk bija baznīcā, iespējas laikā, baznīca dāvināja tam cilvēkam dzīvesmu grāmatu kā piemēram. Šeit arī vajag? Nē, šeit nav teiks jūs apēdināt. Es zinu, ka tāda tradīcija savā laikā ir bijusi, bet parasti to retos gadījumos to dara draudz, vairāk jau to dara tomēr kaut kādi piederīgi cilvēki. Un parasti tas ir tādās biķiņas mazākās draudzīgais, vai ne, kur tie apjomi un arī varbūt tās iespējas novērt citas. Šeit, diemžēl, tā nebūs.